Sveicināti! Mani sauc Kristaps, un jūs atkal skatāties raidījumu Kurp dodies. Šodien es esmu Mārupes 110 kV apakšstacijā. Šī apakšstacija nodrošina ar elektroenerģiju lielāko daļu Pārdaugavas, ieskaitot arī starptautisko lidostu Rīgu. Šodien mūsu raidījumā divas komandas šajā apakšstacijā veiks operatīvos pārslēgumus. Ko šie pārslēgumi nozīmē un vai tā rezultātā arī lidosta nepaliks bez elektrības, to mēs noskaidrosim šīs dienas raidījumā. Mani sauc Guntars Trokša, es mācos Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Šajā konkursā piedalos, lai praktiski izmēģinātu atslēgt līniju darbus apakšstacijās. Mani sauc Uldis Ozolnieks, es mācos Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Esmu šajā konkursā tamdēļ, ka vēlos pielietot teoriju praksē. Mani sauc Gunārs Nāburgs, mācos Latvijas Lauksaimniecības universitātē, tehniskajā fakultātē. Es piedalos konkursā, jo uzskatu, ka Latvenergo ir perspektīva darba vieta. Mani sauc Raimunds, mācos Rīgas tehniskā koledžā un konkursā piedalos, jo tas ir saistīts ar manu profesiju. Mani sauc Igors Vegers, mācos Rīgas tehniskajā koledžā, piedalos Latvenergo konkursā, jo var uzzināt šo to jaunu. Mani sauc Edgars Kalniņš, mācos Rīgas tehniskajā koledžā. Elektrība man jau patīk no bērniņš, tāpēc arī startēju konkursā šajā. Aivar, es redzu, ka mums aiz muguras jau norit sagatavošanās darbu šīs dienas uzdevumam. Kas tad būs jauniešiem jādara? Jauniešiem būs jādara tas, ko ikdienā dara mūsu elektriķi. Viņiem būs jāsagatavo darba vieta, būs jāizdara profilaktiskā pārbaude šim pieslēgumam, respektīvi reāls elektriķu darbs bez kādām atkāpēm no noteikumiem. Un mēs šobrīd atrodamies apakšstacijā. Kādas tad ir šī te objekta funkcijas? Mēs šobrīd atrodamies 110 kV apakšstacijā Mārupe. Šī objekta funkcija ir pa pārvades tīklu pārvadīto elektroenerģiju nodot sadalas tīklam. Un apakšstacija apgādā šo konkrēto Pārdaugavas rajonu ar elektroenerģiju. Mēs esam ieradušies darba veikšanas vietā. Komandas ir saņēmušas instruktāžu par drošu darbu veikšanu. Es arī uzzināju, ka bez ķiveres teritorijā atrasties nedrīkst, un nu mēs esam gatavi noklausīties uzdevumu. Jā, šodien komandas veiks operatīvos pārslēgumus 110 kV ārgaisa sadalas ietaisē. Šodien komandām būs jāizved remontā pieslēgums L numuru 247 un jāsagatavo darba vieta pie atdalītāja L247.0 drošai darba veikšanai. Izvest remontā pieslēgumu L247. Atslēdzam jaudas slēdzi. Elektrotehniķi veic elektroiekārtas darba režīmu kontroli, nepieciešamās režīma izmaiņas, kā arī iekārtas kārtējās un ārpuskārtas apskates. Nepieciešamības gadījumā elektrotehniķi ziņo dispečeram par iespējamām atkāpēm, defektiem un novirzēm no normām. Akciju sabiedrības augstsprieguma tīkls elektrotehniķus var iedalīt divās lielās grupās. Viena daļa elektrotehniķi atrodas maiņā patstāvīgā darba vietā un apkalpo vienu lielu apakšstaciju, bet otra daļa strādā operatīvā izbraukuma brigādēs, kas apkalpo noteiktā reģionā esošās apakšstacijas. Darbs tiek organizēts maiņās, jo nozares specifika prasa, lai šie cilvēki savā darba vietā atrastos 24 stundas diennaktī. Tālāk ejam pie skolas atdalītāja L247.1. Nākošā operācija jāizpilda, jāsazemē zemētāju nažu, lai to droši izpildītu. Operatīvām darbiniekam nepieciešam izmantot dielektriskos cimentus. Deriģu.
Pārbaudām, vai nav caurums. Nē, šeit tev nav jābauda. Nav caurums. Ir redzams ķēdes pārtraukums šajā atdalītājā, un šeit tātad varam droši veikt līnijas sazemēšanu. Kas ir tas, ko tu tikko izdarīji? Ieslēdzu zemētāju kopuma pusē. Un kādēļ viņš ir vajadzīgs tur augšā šobrīd, kamēr jūs darbs veksē? Lai līnijā neparādītos interesētais spriegums. Un kas ir nākamā lieta, ko jums ir šobrīd jāizdara? Nākamā lieta mums būs jāsazemē līnija, bet pirms tam jāpārbauda sprieguma neesamība otrā līnijas galā, jo tā ir kabel līnija, un mēs fiziski neredzam līnijas galu un nezinām, kas ir otrā galā, vai ir atslēgts un sazemēts tur. Tādēļ mēs sazināmies ar dispečeru un pārliecinās par sprieguma neesamību otrā līnijas galā. Es redzu divas kastes pie instrumentiem, man interesē, kas viņās ir iekšā? Paskatīsimies. Izskatās pēc kaut kāda mēra parāda, bet man nav īsti nojausmas, ko ar viņu dara. Tāpēc pagaidām vērsim ciet un pajautāsim, kādā brīdī dalībniekiem. Šobrīd ir izdarīts operatīvais pārslēgums līdz operācijai, kad ir sazemēts zemētāja nāzes kopuņa pusē, tas ir L247Z. Un tagad man ir jāsazinās ar dispečeru un jāpārliecinās, kas notiek otrā līnijas gadā. Varam slēgt zemētāja nāzi. Pagaidi. Ieslēdzam vietā. Ieslēdzam. Mums vēl jāvada tālāk, ir jāuzliek atslēgas un brīdinājuma zīmes. Tūlīt es sazināšos ar dispečeru, un viņš dos tālāk atļauju attiecīgi veikt darbvietas sagatavošanu. Ar skatu parādīts pret darbvietas iekšpusi, jo šī vieta mums tā kā nav bīstama ārpus, tad ir tas spriegums, kad ir jāuzmanās, ko tā zīme arī nozīmē bīstams spriegums. Mums būs jāuzstāda pārnēsājumais zemējums, lai varētu veikt otro uzdevumu, kas ir pārbaudīt pārējais pretestību. Ieslēdz, pārbaudi. Tātad redzam, ka nekāds indikators sarkanais nedegās, tad spriegums nav. Varam uzlikt zemējumu. Paskatīsim, kāds ir derīgs ir. Šajā brīdī esam sagatavojuši darbu vietu, darbu drošai veikšanai pie atdalītāja L247-0. Skaidrs dispečers atļauj brigādai uzsākt darbus pie atdalītāja L247-0. Un tas mums šobrīd būs uzdevums izmērīt atdalītāju pārējais pretestību.
ieslēdzam mājaparātu. Uzgriežam 200 ampērus. To var redzēt šeit uz mērskalas. Un, kad ir, nospiežam pogu. Un 91 mikroohms. Tātad atdalītājs ir derīgs pretestību pieļaujamās robežās. Mums vajadzētu izvest remontā līniju numuru 247 un arī jaudaslēdzi L247. Šo darbu mēs sāksim ar pirmo operāciju jaudaslēdžu L247 0 atslēdzi. Atdalītājs L247.1 atslēdzam. Esam pie L247.1Z un tūdaļ to ieslēgsim. Ir ieslēgts L247.1Z. Šobrīd tev jāpārbauda sprieguma neesamība pie L247Z līnijas pusē. Slēdziet.
šobrīd mums ir jāmēra šī atdalītāja, kas augšā redzams kontaktu pārējas pretestība ar šo mēraparātu mikroometru. Un sāksim ar to, ka mēs viņu slēdzam iekšā. Šeit ir ieregulēta 200 ampēru strāva, kas plūdīs caur viņu. Tas ir nepieciešams mērīšanas laikā. To strāvu laist cauri, lai varētu nomērīt to pretestību. Un tajā brīdī, kad viņi ir noregulēti, mums ir jāspiež šī podziņa, pretestība, un aparāts automātiski izrēķina mūsu pretestību šajā kontaktā, ko pirmīgi sākumā bija norādījis. Un šobrīd aparāts rāda, ka šī pretestība šajā kontaktā ir 96 mikroohmi, kas arī atbilst vajadzīgām ietilpes normās vajadzīgajās. Agri, komandas ir veiksmīgi pabeigušas darbu pirmo posmu. Kas tad ir tavs vērtējums? Jā, abas divas komandas ir veikušas darbu. Tātad pirmais darbs bija iekārtas operatīva apkalpošana, kur viņi veica operatīvos pārslēgumus 110 kV sadalas ietaisē, un otrs darbs bija iekārtas tehniskā apkalpošana, kur abas divas komandas veica atdalītāju kontaktu pārējas pretestības mērījumus. Pirmā komanda, kas bija no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, ar šo uzdevumu tika labāk galā. Būtiskas tehniskas nepilnības netika konstatētas. Otrā komanda, kur pārstāvēja Rīgas Tehnisko koledžu, savā darbībā pieļāva būtiskas kļūdas, kas reālajā dzīvē varēja izsaukt iekārtas bojājumu un apdraudēt arī paša cilvēka drošību. Bet ar to mūsu šīs dienas sacensība vēl nav galā, un mēs dodamies uzzināt, kāds būs trešais uzdevums. Mēs esam atgriežušies raidījumā, Kurp dodies, un šodien apskatām elektrotehniķa profesiju. Komanda pirmie divi uzdevumi bija saistīti ar augstsprieguma atdalītāju tehnisko apkalpošanu. Trešajā uzdevumā komandām būs jāveic straumaiņa apkalpošana. Kas ir straumaiņas un kā izpaužas apkalpošana, par to mums pastāstīs mūsu eksperts. Labdien! Tātad straumaiņa uzdevums ir pārveidot, ja tā varētu teikt, primāro strāvu sekundārajā strāvā. Kāda ir atšķirība? Atšķirība ir tāda, ka primāro strāvu mēs varam mērīt kiloampēros vai 10 kiloampēros. Sekundāro strāvu mēs mēram ampēros. Tātad ir divas nominālās strāvas, 1 un 5 ampēri. Pie šādas strāvas mēs varam slēgt klāt ļoti vienkāršu un mazu mēru aparatūru. Tātad, un šajā uzdevumā komandām būs jāveic straumaiņa, pārbaude un jāizdara secinājums par viņu spēju strādāt. Tātad pirmajā uzdevumā mums jāpārbauda straumaiņa tinuma pretestība. To izdarīs ar vienkārši testeru un ohmu metru uz ohmiem izmērīs. Cik tur ir? 1,2 ohmi. Jā. Tas it kā nebūtu vajadzīgs. Viss ir kā pareizi saslēgts. Tev ir tagad jāpārliecinās, rezultāts nav nepareizs, tev ir jāpārliecinās, vai mērmaiņas uzvedās tā, kā viņam vajadzētu uzvesties pie tavas slēguma schēmas. Saka no tevis. Jā. Nē, tas nē, šeit, viss. Tev ir mērīšana. Šeit notiek mērīšana. Okay. Te tev ir ģenerācija, te tev ir mērīšana. Tā, ko jūs tagad, kur ir kļūda? Tagad ir jautājums tāds, varbūt kļūda schēmā, varbūt kļūda iekārtā, varbūt kļūda mērmainī. 3 iespējas. Tātad, kas mums ir ar iekārtu? Iekārta ir kārtībā. Kā tu to saki? Iekārta kārtībā. Pats iekārta ir kārtībā. Šeit ir. Tātad mēs ņemām, tad mēs centāmies, sarkanais būs ģenerējošais gals, melnais būs, teiksim, tā no atskaites punkts vai kā. Ok, labi. Nākamais solis.
Ja es slēdzu iekārtu? Nē, tev viņi ir izslēgti. Tālāk tev jāiet pie schēmojuma. Vajag mainīt tos galus. Tu esi pārliecināts, ka vajag mainīt? Kāpēc? Kāpēc? Ja es samainīšu viņas vietām, tad tad būs pareizi. Nav pareizi domāšana. Tā nedrīkst domāt, es kaut ko samainīšu, būs pareizi. Ir jāsaprot, kurā pusē tev ir. Varbūt tā, kad Džeks rūpnīcā nokļūdījās, viņš ne tos apzīmējumus uzspieda. Tā varbūt. Šī aizraujošā un notikumiem bagātā diena ir noslēgusies, komandas ir veiksmīgi tikušas galā ar visiem uzdevumiem, un eksperti pēc ilgām un garām diskusijām beidzot ir vienojušies par šīs dienas iznākumu. Aivar, kādi tad ir rezultāti? Rezultāti mani iepriecina, tāpēc es gribu teikt paldies abām komandām. Abas komandas bija vienlīdz labas savu uzdevumu izpildē, arī kļūdas tika pieļautas, protams, ko eksperti pamanīja. Eksperti palaboja, un ekspertiem bija ļoti grūti izšķirties par rezultātu. Tāpēc man ir ļoti liels prieks sveikt abas komandas ar neizšķirtu rezultātu. Abas komandas bija vienlīdz labas, un mēs sakam paldies, un ļoti labprāt šādus te puišus redzētu arī savā komandā pēc tam, kad viņi būs beiguši mācības. Šajā reizē sacensības beidzās ar neierastu rezultātu, jo komandas izrādījās līdzvērtīgas. Ar to arī šīs dienas sacensība ir beigusies, un mēs no jums atvadamies līdz nākamajai sestdienai. Visu labu!